Sveicināti! Otrajā izlaidumā šovam Zem 3. Zem 3 ir ikmēneša šovs, kur es ātri tev iesaku redzētās lietas no pagājušā mēneša, lai tev pašam būtu vieglāk atrast ko jaunu. Sāksim ar mūzikas daļu. No jaunajiem izlaidumiem šomēnes es vēlējos ieteikt San Francisco black metal grupas Deafheaven jauno albumu Lonely People with Power. Manuprāt, šis albums noteikti būs daudziem cilvēkiem viņa gada albums. Arī vēl vēlējos ieteikt Imperial Triumphant jauno albumu Goldstar. Noteikti es vairāk neko no viņiem nevarētu prasīt. Džeza/punk kvartets Maruja atgriezās februārī ar jaunu 4 dziesmī Pīkos iesaku paklausīties. No jau eksistējošiem albumiem es vēlējos ieteikt Master Killer no grupas Marauder. Tas ir samērā vecs hardcore izdevums, kurš, man liekas, ir pelnījis vairāk uzmanības. Kā arī es vēlējos ieteikt visus 3 albumus no grupas Discord and Access, jo, man liekas, viņiem arī vajadzētu veltīt vairāk uzmanības. Focus no Cynic ir, man liekas, viens no tiem albumiem, kur visi tehniskie spēlētāji ir dzirdējuši un paši iesaka, bet, manuprāt, parastie ļaudis nav īsti devuši uzmanību tam albumam, ko viņš pelnījis. Shiki no Sa ir sulīgs metāla izlaidums no Japānas, bet šis nav noteikti vienīgais albums, ko es ieteiktu paklausīties no viņiem. Un tas arī attiecās uz visu šajās sērijās, jo sērija mērķis ir ieteikt lietas, kuras tu pats pēc tam varēsi apskatīt un izpētīt tālāk. Un visbeidzot, no pašmāju grupām es vēlējos ieteikt grupu Nolcom, kur dzirdēju tikai pirmo reizi viņa 10 gadu jubilejas koncertā. Šī mēneša filma man noteikti bija filma Conclave. Varēja redzēt, kāpēc viņa tiek kritiski atzīta. Animētais šovu Black Dynamite noteikti bija smieklīgākais, ko es redzēju šomēnes. Ļoti iesaku viņu noskatīties, ja tu esi liels Boondock fans, jo, man liekas, viņš ir gandrīz identisks komēdijas līmenī. Un visbeidzot, labdarība, kurai es noziedēju šomēnes, bija Carbon 180. Paldies par skatīšanos! Kādas ir tavs domas par šiem ieteikumiem, ko pats vēlētos ieteikt citiem šomēnes? Padalies ar savām domām komentāros un tieks nākamajā reizē.